piedāvāsi, pēc tam laipni piedāvāsi, rotaļas ar zobēniem, rotaļas ar zobēniem. Beigās mīkstu buļļas viet, beigās mīkstu buļļas viet, apjūt zemes miltainei, apjūt zemes miltainei. Tie, kas ir bijuši uz barikādēm, ar tiem es esmu bijis visiem kopā, jo es šai pasākumā biju iekšā ar visu to, kas man ir. Es biju Tautas frontes pasākuma tad, kad to dibināja šeit pat kultūras namā. Un kad 600 cilvēki vairāk ievēlēja savu Tautas fronti, nu, tam man bija savs pienākums. Un tā, ka es piedalījos Tautas frontes 2. kongresā Rīgā, tāds notikums. Mēs pēc tam gājām pie brīvības pieminekļa nolikt ziedus. Pa pretējo blakus ielu gāja cita fronte, tā bija Interfronte. Un tie bija interesanti lozungi. Un šajos lozungos viņi bija ielikusi visu to spēku, ko viņi demonstrēja, ka viņi ir neuzvarami. Un tur bija rakstīts: "Mi ruski, mi komunisti, mi oficēri, mi jeģini." Tas jau bija ļoti nozīmīgi. Un tad, kad tagad bija šīs barikādes, mēs jau to nebijam aizmirsuši, kas stāv aiz šīs Interfrontes. Un tas, ka ar karaspēku ir jāuzvar karaspēks, tas nav ne latviešu, ne baltiešu izdomājums. Tad, kad indieši atdalījās no Angļu impērijas, tie bija Džavarharlāls Neru, ļoti gudrs filozofs un valsts vīrs, kurš teica, tikai ar mieru mēs panāksim to, ko mēs gribam. Un Angļi viņus vairāk kārt viņam atgādināja, mēs jums ļausim to, tikai tam nesakat, ka jums neviens nav palīdzējis, ka mēs uz barikādēm gājām. Tas bija tāds liels pārdzīvojums, ne tikai tā burtiski, bet arī fiziski, jo nebija neviens tāds, kas teiktu, nav vērts tur tērēt laiku. Atceros Limbažu sovhoza viens šoferis, tad, kad meklēja un vāca kopā tos, kuri bijuši uz barikādēm un saņēmuši barikāžu apbalvojumu. Viņš teica tā, bet vai man arī nepienākas apbalvojums, jo es Jāņa vietā vedu pienu uz pienotavu. Jānis pats aizbrauca uz barikādēm. Jānis ir saņēmis, bet man nav nekas. Paldies tiem, kuri bija toreiz kopā ar mums, ar Tautas fronti. Un teiksim atklāt, mēs uzvarējam. Par to pateicība jums. Paldies! Ar vien, reiz pie klēces piegāju un iekšā troks
Rūpējamies ar